Sveiciens visiem. Šodien vējš baigais, nezinu, kaut ko varēs dzirdēt labi vai ne. Nācu uz vietiņu, kur zelta atradu kādreiz. Uzliku mazo spolīti, domāju, pasteigāšu. Te visus krūmus izzāģējuši, visus orientierus. Jāiet par jaunu atkal. Paskat kādu te ar tiem zariem raujot. Kas tas īsti ir? Cik tā ir sena? Vai tā ir mūsdienu pudele? Iespējams, ka nē. Bet Chivas Regal es veikalā vēl šobrīd redzu. Kas tie iekšā ir? Iekšā ir dubļi. Tātad viņa ir netik svaiga. Visticamāk, te reku kaut kas ir uzšāvis pa viņu. Neko, kā atradums man liekas, kad ir superīgs. Ja tik viņa... Nē, te kaut ko es atradu. O! Sudrabs. Ej. Tad jau rāciens man ir izdevies. Jā, tā ir taisnība, kas te rakstīts virsū. Silver. Neko jau. Tas tik gan būs ko vērts, ja tas tiešām mājās pārbaudīšu. Tāda sudraba plašķa. Nesamīcīta. Labi. Nu, vietiņa priecē. Nekad nebija šeit sudrabs bijis. Šis ir pirmais, ja tas ir. Nu, super. Viena skaistula sildās. Izlīdās. Silts šodien. Plus 16. Jā. Vakar tikai 5 bija. Un aizvakar bija mīnusi. Kaut kā tik strauji mainījās viss. Labi. Pagaidām nekā vairāk. Kaut kas ir. Šitāda spēcīga bronzas sprādze iznāca. Tas no zirglietām noteikti. Kad zinās, noteikti varēs arī iekomentēt. Nu, kaut kā tā. Labi. Nu, nav nekā īsti. Es apskrēju. Nezinu, jātaisās laikam uz mājā. Apskrēju jau visu. Te ap to māju, kur tie krūmi bija. Mēģināju kaut ko atrast, bet nekā jēdzīga. Labi. Varbūt višķi paņemsies, bet tā kā jau uz mājas pusi skatos. Tā vēl te bakstījos, kamēr izbakstīja. 10 ķeizariskās Vācijas feniņas. Tas par gadiņa. Gadiņš ir 1880. Tā man vismaz izskatās. Nu labi, vismaz kaut kas. Nu ko, vēl kaut kādu caru es te esmu uzčamdījis. Nu, tā vismaz liekas pēc tā signāla. Iekrist, re, kur ir. 2 kapēciņa varētu būt, jā. – 1869. Nu labi.
Tā kaut kā šodien. Ņemam. Nu, re, šāda viņa izskatās apmazgāta ar ūdentiņu un lupatu noslaucīta. Jā, tiekšā vēl ir zaļš sobējums. Tur bija pilns ar zemēm. Vēlāk pievienošu arī bildītes no interneta, cik viņa izsolēs maksā. Tātad, nu, cik es esmu noskaidrojis, tad tā ir vai nu pudele, vai blašķe. Nu, par viņu dažādi raksta, ka aprakstos, ja, kad no vieni raksta, ka tā ir pudele, dāvanu pudele, viskijam, ar viskiju iekšā pildīta. Citi saka, kad blašķi ar čivas regālu etiķeti. Un, kaut kā tā laika periods ir pārsvarā ir 1920. 30. gadi, pirmskara periods. Bet viens ir krievu izsoļu lapā. Ir aprakstā minēts, kad padomju savienības laikā 1977. gadā kādam PSRS tur tā kā tam pārtikas veterinārā dienesta mūsdienās jāsauc no činovniekam uzdāvināja šādu te viskija pudeli, blašķi, pilnu, protams, jā. Kanādas lielākais, kā teikt, tas, spirta brūzis kaut kā, ja. Video beigās būs pievienoti attēli, ja, tur arī visas tās no izsoļu namiem apraksti. Un šī ir 15 centimetrīgā, ja, bija 20 centimetrīgās, viņām bija garāki kakliņi. Nedaudz, vai ne 20, vai 18 laikam, nedaudz garāks tas kakliņš tāds, šitā vieta garākā. Un, jā, un tad tām, visām, kuras ir minētas, kad ir 20. gadsimta sākums, ja, viņām apakšā ir sterling silver, jeb ST silver, kas angļiem nozīmē 925. provi. Tāds uzraksts, ja. Bet tajā Krievijas izsoļu nama lapā, ja, šeit arī ir tāds pats uzraksts silver, un zem viņa iesisti cipari 900. Ja, kaut gan tie cipari man tā kā kaut kādu provi baigi neatgādina, vienkārši cipariņi iesisti. Tā, ka es tādus arī varu iesisti, un 999. piemēram, ja, kad, kaut kā tā. Bet, jā, tad varbūt tās mazliet man liek domāt, ka, jā, kādam varbūt tās vēl kādam padomju laikā tika dāvināta šāda viskija pudelīte, blašķīte. Un viņš tur mežiņā medībās kādās piedalījies vai kā, un pazaudējis viņu. Tāda viņa. Bišķi jau es viņa tur saberas arī samocīja ar tām smiltīm trinot.
Jā, es jau sākumā nesapratu, kas tas ir. Es domāju, parastā 200 ml pudelīte stikla. Un piesaistīja uzmanību viņa, kad saulītē kaut kā bliks bija tāds, nomirdzēja kaut kā interesanti. Un es domāju, velns, ko tie zaru zāģētāji tad ir dzēruši, kas tādā pudelītē, kas tā par pudeli ir, kas tas par dzērienu. Tāda interesanta pudeli. Es viņu paņēmu un sākumā tur bežu to etiķeti nevaru saprast. Kāpēc viņa tā kā, tāda kaut kāda ar reliefu nevis kā uz papīra. Tādi atgadījumi gadās. Kaut kā tā. Paldies, ka skatījāties. Starp citu, vai korķi varētu uztaisīt kāds juvelieris, piemēram, kādas ir jūsu domas? Vai to juvelieris varētu izdarīt? Vai to varētu izdarīt virpotājs? Virpotājs to viennozīmīgi varētu izdarīt. Tikai priekš virpotāja vajag uztaisīt sagatavi. Un pēc tam būtu jānes tik un tā pie juveliera, lai viņš nostrādā viņu. Ierakstiet komentārā, kādas jūsu domas par to visu pasākumu. Labi, līdz nākamajai reizei.